Čau! Ja tev jautājums, kur es esmu, kas šobrīd notiek, tad īstenībā, ko es esmu izdomājis savā trakumā, uztaisīt nelielu challenge, izstaigāt gar jūras krastu ar, teiksim tā, ar plikām kājām. Ja viss sanāks, tad vajadzētu aiziet līdz Mērsragam, apskatīties pa ceļu, kā tas viss notiek. Šobrīd, kur mēs atrodamies pēc lielas brišanas no Jūrmalas pa mežu, nosacīt brišanas, bišķi apmaldījos, izskrēju mežam cauri. Bet kas ten ir? Kur mēs esam? Tā ir Lielupe. Ietek jūrā un tek prom gar Mērsragu. Galvenais, kāpēc mēs no šejienes sākam? Nu, tāpēc, ka lai sākt no Rīgas, tad jāpeld ir pāri Lielupē, bet, es īsti nebiju pārliecināts, ka es to varu izdarīt, ko mēs varbūt līdz esam paņēmuši, es līdz parādīšu. Tā, ceļam plikas kājas, somiņā, kas mums ir, ļoti vērtīgs mans, ūdens, powerbanka, 50 eiro katram gadījumam. Mēģināsim pa laiku ieslēgties, pafilmēt, pēc tam salikt kopā visu to, ka mēs esam. Ja būs video YouTube'ā vai citās sociālos, tad jūs zināt, esmu izdzīvojis un esmu atpakaļ civilizācijā. Tā vajag turās. Malcam, startējam. Vieta īstenībā. Kur satek jūra Lielupu kopā. Skaists. Čomaks steigti. Ko taupot bateriju, slēdzamies par etam iekšā. Ko tālu neesam aizgājuši, bet pirmais jau tāds eksotika vai kā, es nezinu, varbūt tā ir norma Jūrmalā. Tas mums ten ir viss Pludmale. Un tālāk mēs jau nekur neesam aizgājuši. Kāds jūras šodien vienkārši fantastika. Es vienkārši kaifoju skaties. Ejam tālāk. Tā staigāja tā kā ar Jūrmalu, vajag pārsteigts esmu, ka vajag viss sakārtots, ir arī norādes sadalīts pa zonām. Piemēram, šī vietā ir ūdens močiem, sulnīti salikt apģērbi, pārģērbiet cilvēkiem. Bet viena lieta, un tā ir daba tomēr, skatāmies. Redz, kur vakardienas vētra. Visus konteinerus ir apgāzis. Tāpat vāks ir atrauts vaļā. No otras puses, Pludmalē salīdz uzsaniklēt. Cilvēki varētu brīvi, ka viņi nedomājot tik klāt, kur izmest museru. Bet, ar dabu strīdēties nevar pagājuši nakti. Iespaidīgais vēža lietu ir savu lietu, savu izdarījis. Iesmēls pilni.
Tā, principā, vairāk pirmā stunda ir noiet, un mēs nonākam kur? Paklānu pilsētiņā. Opā, nec nebaidās. Bet tā pa lielam, ja sāk skatīties, ir kaut kāds celtens Jūrmalā. Uz priekšu arī sabūvēts daudz, kas ir. Pārsvarā, jā, arī cilvēki staigā, bet, nu, atšķirībā no citām vietām, kur es staigājos gar jūru, neskatās un nesveicinās. Bet, nu, tas tā, jūrmalnieki, kautrīgi. Bet, jā, ko sabūvējuši, pieci tuvāk bišķi galvas filmēšu. Nu, ko? Ne tikai sabūvēts, bet arī te pa Jūrmalu es esmu saticis vairākas mašīnas, kas apgādā vai apkalpo. Bet, nu jā, jūra. Pirmais upurs. Ne tikai musari, ņiki ir, neko viens musarņu upurs apgāzies, bet arī šitāds aparāts tiek jūra apēd. Bet, nu, lai jau veicās. Gan jau. Jā. Bet tā, jā, daudz sabūvēts, jau var redzēt tālumā, ka vispārībā tā jūra nobūvēta, bet, nu, mēs ejam. Tālāk. Galvenais, vēl vienais likām pēdām. Ko, vētra arī te ir paplosījusies. No, leduskapis pat ieracies. Tā. Būs kādam pārsteigums. Ieradīsies šodien uz darbu ap 12. Vai pat salauz tik guļām krēsli. O, tā. Ar jūru ir. Viss ir pa gaisu šodien. Meiteņas jau šancē jau ņemās jau visu dienu būs. Neko, biznes pie jūra biznes. Saurē. Kājas aplauz gaudiem. Jā. Iespaidīgi viss gar zemi. Nu, kā mūseni Krievu standartā. Malks prāv. Nu, pat biegājis toletē Jūrmalas. Nevai no šeit redzams, bet tolete kā kuģis. Ir vienā slīpumā jūra, ot taisni uzliekam. Ot šādi taisni uzliekam, tā kā var redzēt. Tā. Nu ko, pirmās 2 stundas ir pagājuši, var sākt jūs tādi kājas jūs bez apstājas ejot, ja neskaitot tur tajā šķībajā toletē, kur bijām apstājušies. Ko, mēs esam tikuši līdz šitādai vietai smukai Jūrmalā. Bet, nu, ejam tālāk. Protams, ka bezgalīgais stāsts ar tiem visiem tirdzniecības vietām, kas ir Jūrmalā sataisīts, grodziņi un viss kaut kas tam līdz. Tur pat augšā milzīgais. Kaut kāda skatu. Nu ko, maucam tālāk. Pagaidām vēl optimisms ir. Aiziet 3. stundu. Šobrīd jau 3 stundas ceļā, bet var iedomāties, ka vēl nav beigušies šitie kioski un visādāk. Nu, un ik pa laiku kāds noskrien garām. Tirdzniecības platības nav beigušās. Višķi ir tāds neliels aizelsiens. Vēl ir plāns iet kaut kādu gabalu uz priekšu. Ja mēs skatāmies, vaiprāts. Nu, 2 stundas ir viennozīmīgi jau, kad dēļ ir visādāk kioski un vēl būs uz priekšu. Nu, tā aiziesim līdz galam apskatīsimies, kā tas viss beigsies. Bet jūri. Mums priecēs saulīts vienkārši fantastiski. Aizmugurē kaut kas sāk parādīties, bet nu arī tā vajag. Maucam. Re kā glāb mūsaņiks un soliņas ar traktoru. Iekabina, izrauj ārā, noliek vietā, brauc tālāk. Tehnoloģija kā izglāb
soliņas, mūsenīgas pēc vētras. Opā, iekabinam. Palikam malā. Izraujam ārā. Ovā. Gatavs. Un šī tā visā garumā. Viņiem šodien ilgdiena, es domāju, ka vakarā būs mājās. Nu ko, no pirmā sāstus vai vasara kafejnīcas, kur es satiku nākot gar jūras krasti, pagājuši kaut kāds 2,5 stundas. Iespējams, ka šī ir viena no pēdējām, bet, nu, Jūrmalai visu cieņu. 2,5 stundu ar kājām, lai trāpītu līdz pēdējai, pirmajai, bet, ja skatāmies tur prom, tur vēl kaut kas ir redzams. Redzēt, ejam tālāk. Iespaidīgi. Ar iespaidīgi. Jūras krastā būvēts. Bet, nu, kā visur, visi saimnieki kaut ko čibina atpakaļ, mēģina savākt vētru. Šodien daudz darba jūrmalniekiem. Bet, nu, droši vien jau kā pierasts jābūt. Tie, kas dzīvo jūras krastā. Ko, 4. stunda ir pagājusi, nu, bet mēs vēl neesam īsti no Jūrmalas tikuši ārā. Nu, bet jau te jau sāk jau, ka Jūrmala cilvēki mazāk paliek, ar vien mazāk arī kaut kāds pārģērbtos pusiņu vietas. Tur tālumā var redzēt, laikam vēl kaut kas būs, bet pa lielam jau mēs kaut kur tuvojamies. Jūrmalas beigām, es ceru. Nu ko, tiekamies pēc stundas atkal. Pagaidām sajūtas tāds, ka kājas nes, viss ir kārtībā, vēl paskatīsimies, cik mēs vēl ilgi noiesim. Tā kā vienreiz stundā vismaz mēs tiekam. Ko palēnām esam nonākuši kaut kur pludmalē laikam. Vienīgais tagad man īstenībā ūdens beidzās. Tālāk jau, es nezinu, vai vispār būs kaut kas, bet, nu, te tāds normāls skats pavērās atkal. Šis kaut kas. Vai mēģināsim sarunāt vai nopirkt ūdeni. Ejam skatīties. Tur tālumā vēl kaut kādi būdiņi ir. Tikpat te viss pagaidām aizrāvušies ar to, ka liek kopā viss. Tur vāga galā. Gribētos līdz turienei tikt. Ejam parunāties, ka ar ūdeni nopirkt nevar. Sveiki! Sveiki! Vai jūs galīgi cietā esat? Es ūdeni meklēju, kur var nopirkt vai sarunāt. Mēs nestrādājam. Vai jūs nestrādājat? Tur tālāk tā būdiņa? Viņa arī nestrādā. Arī nestrādā? Kāpēc jūs nestrādājat? Dēļ vētri nonesāt jūs? Jā, jūs taču redzat. Bet ūdens nav točno, ka palūk pudelē ieliet. Nav nekas galīgi, jā? Nu, veiksmīgi jums. Kad vairs vaļā? Kāpēc filmēt? Es eju no Lielupas līdz Mērsa kanālam filmēju YouTube'am. Es vienkārši... Tur arī ir tā traki, vai ne? Tur ir traki, mēs tur ir logi nones, kaut kāds būdā un durvis nevar dabūt vaļā, krēslu salauzt. Jums te vēl tā... Mēs jau esam visu tā kā salauzt. Nē, jums te, es saku, bet tur ir dažas vietas, kur reāli tur tāda, ka... Nu, vienamais, ja būdēji vajag attaisīt, jā, šitie ten dzeles vārti priekšē, kas žalūzijas, ka viņas iebāzts iekšā, tur kaut ko ņemās. Laikam mums vēl paveicās. Es domāju, ka jā, jo es nezinu, cik jums te salauzts manstu, bet tur diezgan daudz, kas ir salauzts. Nē, nu. Tā kā, nu ko, es biju pārsteigts Kauguros par šitādu. Nu veiksmīgi, Džeki, davai, turās. Kā sauc vietu? Sībrīs Kauguri. Sībrīs kafejnīca. Kafejnīca. Jūs dzert vai ēst arī var? Ēst un dzert visu. Visu var, jā. Davai, turās, veiksmīgi jums.
Vētras nekā nav. Viss iepūsts jūrā, laikam. Nav. Ar tā jautrāk, ejam tālāk. Ko, cik es saprotu, man vēl viena iespēja ir pēdējā cerība, bet Džeki jau teica, ka diez vai te arī varēs ūdeni nopirkt. Un te arī viss ciet, vēl cilvēks strādā, mēģina glābt, ko var, bet 50 paprasīsim. Mēģināsim pafilmēt. Kā iet. Labdien! Veiksim darbos! Paldies! Ūdeni nevar pie jums nopirkt! Ūdeni? Iekšā. Kur iekšā? Tur var iet! Jums tur krodzi! Bet labāk vēl. Nu nē, it kā man vēl tālu jāiet. Tad jau man jāpaliek pie jums ir. Tā nav varianti. Bet tur ok. Jūs bija pēdējā cerība, jo tālāk jau laikam vairāk nav līdz apšķiemam neviens krogs pludmalē. Jā, ok. Ejam. Ek smuki. Tev iedegā. Wow. Labdien! Es ūdeni gribu nopirkt. Kur? Ten? Ok. Nu, labi, ejam. Vai. Ok. Smuki. Sveiki. Es gribēju ūdeni nopirkt, palūgt. Man vajag šito ten pilnu. Negāzēt? Negāzēt, jā. Jūs te tādā vajag smukā vietā. Ko? Mazāks nav. Nē, man nav, man vienīgā. Tad paldies. Paldies tev, tad tu YouTube'ā būsi. Klausies, kā vieta sauc? Kā? Kūriņš. Kūriņš, mūsu kūriņš, kurzemnieki. Paldies, veicīt. No 5. Davai turās, super. Nu re, dabujām ūdeni pavēlt. Nav nemaz tik traki. Ko? Tūlīt parādīsim. Tad, ja kas, tad reiks, kur šie ir paslēpusies kāpās. Nu, ot. Ejam apskatīties, vai mērciks ir vai nav. Nu, ot. Mērciks nav. Mēnesis augšā. Jo. Paldies! Kāpēc mērsraks nav? Kāpēc mērsraks nav atzīmēts? Jā. Nu, tas ir te patās, jā. Mēnesis ir, bet mērsraks nav. Veiksmīgi jums! Paldies! Nu, ko maucam tālāk? Drīz tiekam. Visā pludmales garumā mums ir šitāds būts saliks jūrmalā. Kā jūs skatāties, būts ir numurs. Kā jūs domājat, šī pēdējā būda, es tiešām ceru, ka tā ir pēdējā būda, ka mēs esam nonākuši. Kāds numurs varētu būt šīs būdas, kurš var pateikt? Tam kaut kad, tam būs desa rokā, baigā balva. Ko? Atkal ir stunda pagājis, laikam jau 5 stundas jau mēs ejam. Nu, kaut kur ir
iet uz beigām, drīz jau laikam mēs arī no Jūrmālas tiksim ārā, bet nu, tas neatkārtojās, ka fantastiski. Tur mēs bijām ūdeni, dabūjām, var redzēt mazo būdiņu, ko šķepselējām tālāk. Tas raks ir kaut kur aizgājis, tur, otrē, kur iet uz tēm, uz turieni. Nu, mautam tālāk, pēc stundas atkal satiekamies. Davai, čau! Ko, ir kārtējie jaunumi. Izrādījās, ka tā būda nebija pēdējā tomēr. Un Jaunķemēros ir pēdējā būda ir Jaunķemēros, kurai numurs ir 71. Tā kā tā, ir tie, kas uzrakstīja 71, tie ir vinējuši konkursā. Un es biju domājis, tie, kas bija ierakstījuši komentāros šo numuru. Tā kā tā, sazināmies privāti. Davai uz paudzes tālāk. Ko? Gan ir 6 stundu laikā esmu nonācis parā. Tur beidzās Jūrmala. Apskatīsimies, kas ten ir. Kāds ir sagriezis Jūrmala otrās, protams. Nevar viņiem staigāt, tāpēc šitas stāv. Ai, mums grozās tāpatās. Nu ko, 6 stundas, pēdējā stunda. Diezgan smagi gāja, viss kājas, viss sāpes. Pagaidām domāju, vai iet tālāk, vai neiet tālāk. Bet bišķi vēl paiešu. Man vēl palikuši kaut kāds 10 minūtes līdz 6 stundām. Esmu gājis, 2 reizes pačurājis, reiz ūdeni ielējis. Bet nu jā, mēs esam. Apstāv Jūrmala beidzās, vienīgi ir pašam jāpagriež. Tā kā davai turās vēl uz sakariem. Nu ko, pēc 6 stundām pirmais pereklis, bišķi jāpasēž savā kājas, netur vairāk. Pasēdēsim un tad skatāmies tālāk, ko darīt. Uz kurien iet, gribētos varbūt tur vienam ragam aiziet. Tur varētu nopeldēties, tad paskatīties tālāk, ja mēs varbūt ilgāk pārtraukumu uztaisīt. Tā kā pēc atpūtas droši vien tiekamies. Nu ko, savus 10 minūtes nosēdēts, mēģinām celties un maukt tālāk. Ir mērķis līdz bākai tai vienai aiziet tur. Bet pēc varēšu piecelties. Izdevās. Ko? Maucam tālāk. Pēc stundas atkal tiekamies. Īstenībā ejot gar jūrtu, jo saprotu, ka viņi nevienmēr ir visur vienādi. Un tā kā ir ik pa laiku kaut kādi jauni pārsteigumi. Tad ir vēlnakmeņi salikt jūrā, tāds ir salicis. Jā. Davai. Vakmeņiem. Vigaunciems, jā. Okei. Šeit tie ir sakrāmēti. Reku, vāciņas palēm. Viss tā pieprasa tādi. Ideāli, foršs. Jātaupa baterija. Igauni ciemā pa kotu gribu dabu apjāt, bet laikam es nezinu, vai tas sanāks viņiem izrokots. Viņi mēģina upi savienot ar traktoru ar jūru. Jā, kam to vajag? Interesanti. Bet okei, katram savu nodaru. Viņiem ir. Vigaunciemā ir arī savs moliņš bijis. Koki vēl tagad. Okei.
Viņa ciemā interesanti ir. Bet, jā, kāpēc viņi mēģina aizrakt? Nu, viņi straki Jūrmalā tie arī ar tā traktoriem kaut ko mēģina slēgt izdarīt. Nu, labi, valcam tālāk. Ko? Labi, 7. stundu esam sagaidījuši vai nonākuši 7. stundā Lapmežtiem sākumā. Smuka stāvvieta ten ir. Jūra arī perfekta. Tā var atcerēties, es nesen vēl Oliņš te padās, tas jūrā iet, vai švak redzās, bet nu ko. Traki, jā. Viņš kas saglubs esmu, bet nu laikam baigi nevajag forsēt. Jākustās ir uz priekšu. Mērķis ir kā esot šitā Lapmežtiem bārku. Kad tās bārkas ir varbūt nopeldēties. Tālāk. Kaut pārīts šītie ten, kas iet jūrā iekšā, iznāc ārā. Cik es saprotu, tās ir kaut kādas līdzīgas pirtīri, kuras kustens kūp. Tas ir Lapmežu ciemā, pašā jūras krastā. Uztaisījuši tā ūdeni apakšu. Ietaisījuši pirti iekšā. Arī kā maleču. Mums jāno riteņā pašā. Ar ko vilks. Nu, ideja laba. Likums nav pārkāpts. Pirts pirts. Tā neliela pīpauze. Man liekas, ka es bāku Lapmežtiem pazaudējis ar kokiem, tādi neieraudzīja. Vienkārši aizgāja tālāk. Un tad tāda interesanta vietiņa. Nolicis krēsli, kaut kāda rūpnīca, zivs pārstrādā. Un te laikam ļaut cilvēkiem atbraukt. Jā, protams, ne. Tuvojamies. Pievalkam tuvāk. Šitā ir jābūt. Lokš esam noņēmuši Lapmežtiem līdz grāviem, pēc kārā no kaņģiem. Augšpusē tur diezgan strauši pat diezgan specēni. Nu, vējā vispārībā. Tikai pīlis. Šitie iemežvāki turās kājā. Latvijas, kas viņi ten ir. Saīristāk. Šīs maksā pīti. Man kaut kas tā. Citreiz otrs puses savai. Kas tā arī slūžs kaut kāds. Mums arī slūž, tāpēc vajākas. Laucam tālāk. Ko, laikam, kaut 8. stunda jau ir. Esam tikuši līdz Raga ciemam, jā, Raga ciemam Jūrmalā esam. Katra pludmala pie katra ciema ir savādāk. Paņemsim otrā. Interesantāk visu. Nedaudz atputīsimies, močīsim tā, lai ik pa laiku ir soliņi. Iesim paķert šito soliņu ieķert. Dzīvē ir kaut kā dīvaini. Tu ej, un tev liekas kaut ko tu jau pazaudējis, garām aizgājis, bet nu, tieši šodien tā padās. Mēs apjukām un pazaudējām. Tā ir Rakciem bāka, nevis Lapmežtiem bāka. Es meklēju Lapmežtiem uz Raga bāku. Reku jau viņi ir. Vajag labi, vienīgais ir diezgan augsts ziemeļu vējš, nu diez vai es iešu peldēties, bet bāku mēs esam atraduši un arī Rakciem Ragu mēs esam. Es paiešu uz turien, paņemšu vēl vienu citu, bet no tā Raga jau rakurs, lai var redzēt labāk visu. Bet ir viņš. Reku pašām jūras krasta malā stāv. Tur mēs sākām ēkas tādā pusē, es vaiprām.
Vēl dafigā jānoiet. Ko? Mēs tev esam satikuši. Ejam tālāk. Pa 9. stundu laikam ir aizgājis. Mēs veltam. Tas ir rakstiem raksts, tad mēs esam apgājuši uz riņķi. Tagad ir pagrieziens jau uz apstiem pusi. Pa pludmali, ko sauc pa Gauso jūdzi. Bet droši vien pa Gauso jūdzi, kāpēc viņi sauc pa Gauso jūdzi, izstāstīs tur drusku tālāk pēc kāda stundiņa. Ja es neaiziešu kāpāt, pagulēt, jo man vienbrīd bija tāds, ka es biju aptēdies pie galdiņa. Kempingā, es domāju, es tur arī palikšu, izrūdīšos, bet nezinu, kāpēc aizejot aiz raga, izmainījās vējš, temperatūra, un es arī daudz labāk jūtos, un man liekas, ka es vēl nebremzēšu, bet vēl kādu gabaliņu paiešu. Zamaņčot ir tādas kāpiņas, kur var aiziet tā pagulēt, bet dodamies tālāk, gribētu šo apšķiemā vakariņas paēst, bet redzēs. To ir 10. stunda. Varam ātri aptīrēt uz riņķi, ko Matiks mums zīmē, bet viss ir tik perfekti, ka sāk jau likties dīvaini. Tāpēc ejam, piesēdīsimies malā, un tas ir Gausā jūdzi. Tas ir teikta par to, ka starp rakstiem un apšķiem tur ir tāds garš ceļš, un vienmēr tu braucot pa viņu, tur tāda sajūta ir, ka tev liekas, ka mašīna praktiski neiet uz viņu, baigi ilgi valkās ceļš. Es ko teikt par to visu stāstu, kad sensenos laikos, kad vēl mūsu senči braukāja ar zirgiem un pajūgiem, tad šeit mīta piekrastē daudz pirāti, kas laupīja tos vezumniekus, kas brauc. Un, lai viņus nedzirdētu, viņiem bija ļoti lēni jābrauc pa to ceļu, lai rati nečīkstētu un viss tādas lietas, lai viņi būtu neredzami pa nakti, kas notika parasti. Un viss ļoti lēni tika darīts. Tā man tā teikt ir tāda, tad pa Gauso jūdzi. Tas ir vairāk, var droši iekomentēt zem šitā video. Ko, apsēdāmies, pārdomāt nedaudz. Tur jau aiziet līdz 11. stundu būs, kad jau eju ceļā. Laikam, šoreiz jau, kā saka, suņģī kara mākslā ir jāzina, kad atkāpties un kad iet uz priekšu. Ir jāsagatavojas, galvenais būs jāiet šitas ceļš. Bet, nesagatavojas grūti šito izdarīt. Mēģinām daļot līdz apšķiemam un tur arī iespējams šoreiz kancelēsimies. Jau radinieki rada sievu izsaukt, lai brauc pagaļ savās veco mūžu. Gan iz 11. stundā aizgājis, bet šoreiz bišķi ātrāk kaut kāds 5 minūtes pieslēdzos. Vienu iemeslu pēc, tāpēc, ka es gribēju jums kaut ko parādīt. Visā Latvijā savā laikā tika uzstādīti šitie torņi. Kam viņi domā, neviens īsti nezina, bet pasaka, tautai bija par to, ka tas ir, ja kāds cilvēks pazūd jūrā, tad viņu var atrast, bet kā pieredze rādīga, tur bija kaut kāds windsurfings pazūds, tā arī viņi nespēja viņu atrast. Tad jautājums kam? Bet neko, es esmu izkačājies, man grūti iet, bet jādavalk līdz ciemam, apšķiemam, savādāk nav variantu. Tur no turiem man evakuējas. Jā, tā mūsu zemē uzstāda visu kaut ko. Bet neko, kā ir tā ir. Tie torņi nāk un iet, kā jebkurš cits, visi Latvijā. Tie, kas ir inozīvie. Cik daudz mums ir pils, uzsabrukuši akmeņus Latvijā stāv. Arī sabūvēja 6 kungi. Un tie arī pazuduši jau sen jau ir. Mēs pazuduši, bet saprukuši un mēs vienkārši redzam. Šitie jau vispār aizies ātri metāla lūžos. Davai, turās. Ziņošu no apšķiem, kā man iet. Ko? Šodien laikam viennozīmīgi. Šī ir pēdējā apšķiemā. Tas ir apšķiem, tad ir Klačupīte. Jā, bet kā sākumā no rīta atpagriežamies. Klačupītes pienāks un tas traumu. Vēl tiekam pāri šitai upē. Jāpeld, es nezinu. Tas ir straumi. Labi. Tā jūrā
Uz šeit. Ir jau baigais nogurums. Pirms es atslēdzos, tā dīvaina sajūta. Sākumā gribēju mans mēģis uzstādīts no Lielupas līdz Mērsakam aiziet. Bet šoreiz laikam mēs apstājāmies Apšu ciemā. Vienu, ko es gribu izstāstīt, viens stāsts par pēdējo par visu šito tenu. Bija tāda, kad es biju jauns, tumšs bija, man likās, ļoti gudra sieviete, kas vada mūsu valsts Vairu Īķu Freibergu. Viņai bija tāds teiciens, uzstādiet liels mērķis un kaut ko neaiziet līdz galam, tu pusi no tā izstrādā. Tev jau būs afigēnijas rezultāts. Un tad šodien kaut bišķi pa vairu, jā, viņa laika palika veca tante, pateica, ka tauta ir idioti. Es vairāk neuzskatu viņu īsti par gudru. Iespējams vecums savs, bet nu neko. Bet viņai tas teiciens bija vienkārši afigēnijas. Šobrīd skaitļos. Jā, es gribēju uz Mērsaku aiziet. Bet tas mērķis man ļauj šodien noiet 40 km stūmu maratonu. Un spriediet paši, vai es zaudēju šodien vai vinnēju. Katrs pats sev tiesnes soļus. Tiekamies nākušais ceļojumos. Man gaida ģimene kaut kur tekt, kaut kur kāpās ar mašīnu. Sveiki! Mans ceļojums bija ceturtdien trakais. Šodien jau ir sestdiena, šobrīd esam jau līdz Mērsakam tikuši. Pareizāk sakot, es jau biju ceturtdien Mērsakā, piekdien man pagāja darbos. Bet ko es gribēju šoreiz savam video beigās ierakstīt, baudot šo lietaino rītu, nelielu tā kā atskaiti. Pirmais, man ļoti liela atvainošanās jāpasaka Klapkalns tiem iedzīvotājiem, jo vairākas reizes savā video es aizmaršības dēļ, nezinu, kāpēc jūs tiem pa Apšiem nosauc. Bet, kā video ir aizgājis, tā aizgājis, es baigi negribēju montēt, griezt ar skaņām. Kļūdas arī jāpieļauj. Tā kā nākošais, cerams, startēsim tālāk no jums un par Klapkalnciem mēs pastāstīsim varbūt kaut ko pat sīkāk. Bet, ko es gribētu pateikt? Ceļojums bija interesants, smags, ir nedaudz sekas. Par sekas es jums bišķi gribētu parādīt, bet tā visumā viss jūtos labi un viss ok. Kas ir pa sekām? Ar plikām kājām staigājot, ejot gar jūru, esmu diezgan normāli kājas noraudzis. Šķūls dabūjis, laikam no aizmugures saule apdedzināt vienu otru. Bet tas arī viss atzīs. Varbūt kāds secināja man. Jūs varbūt prasīt, vai es turpinātu ceļu. Es domāju, ka iespējams, ka jā. Vienkārši es saprotu, ka bišķi varbūt ir jāpatrenējās, jāsavāc spēki, jāsadziedina kājas. Varbūt būs jāmēģina vēlreiz iziet. Es teiktu, varbūt tās visticamākais tiekamies nākošajos ceļojumos. Lai jums veiksmīga diena visiem. Čau!